Šodien Baltijas lauksaimnieku protesta traktors tika sagaidīts Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, kur Latvijas un Igaunijas lauksaimnieku pārstāvji tikās ar ietekmīgās Vācijas lauksaimnieku asociācijas vadību. Šodienas tikšanās bija ļoti svarīga no Baltijas lauksaimnieku kopējās interešu lobēšanas politikas viedokļa. Tādā ziņā, kad Baltijas traktoram šis bija pats, varētu būt tāds viens no nozīmīgākajiem, ja ne pats nozīmīgākais starpposms apstāšanās punkts ceļā uz Briseli, jo Vācija ir ietekmīgākā, kopā ar Franciju, divas ietekmīgākās valstis, un pie tā mums izdevās satikties šodien ne tikai ar Vācu lauksaimnieku organizācijām, bet mums pagodināja arī Zonleitner kungs, kurš ir, varētu teikt, reāli ietekmīgākais lauksaimnieks šobrīd Eiropā, jo viņš ir lauksaimnieku organizācijas KOPA, tas ir visu Eiropas lauksaimnieku organizāciju prezidents. Vācijas kolēģi pēc sarunām izteicās, ka šobrīd svarīgākais visiem Eiropas Savienības lauksaimniekiem ir jācīnās par spēcīgu budžetu. It was a pleasure for me to see my Baltic friends in Berlin, and we have had a talk about the European agriculture policy, and we support the Baltic farmers by their wants, by their desires. And the most important thing is that all European farmers stay together and fight for a high budget. This is now in our job the number one. We always have to fight for our visions, and our vision is to have a strong agriculture business in Europe. And for this strong agriculture business, we need a high budget. And this high budget, it's not only good for the farmers, it's good for the whole food chain, for the whole agriculture and food branch. It is the first branch all over Europe. And so we have to push and have to make a growing of this branch. Uldis Krievārs atzina, ka līdz šim uzņemtais sarunu kurs ir bijis ļoti sekmīgs. Ļoti aktīvi strādājot Baltijas lauksaimnieku pārstāvjiem un arī izveidojot diezgan spēcīgu stratēģiju, mums tiešām izdevās pirmo reizi arī lauksaimnieku organizāciju šo vēsturē ne tikai tikt saklausītiem, uzklausītiem reāli, bet arī panākt, ka šī te Eiropas lauksaimnieku organizācijas savos dokumentos, kas iet tālāk uz Eiropas komisiju un citur, iekļāva iekšā to, ka tādu paziņojumu, ka Baltijas valstu maksājumi tiešām ir neadekvāti zemi un ka tas nav ilgtermiņā tas nav taisnīgi. Protams, sagaidīt, kad citu Eiropas valstu zemnieki teiks, jā, ņemiet mums nost maksājumus un atdosim tos tagad Baltijas zemniekiem, tas nav reāli, bet jau šāda te paziņojuma dabūšana iekšā pašas galvenās lauksaimnieku organizācijas darba dokumentā ir liels sasniegums. Tas, ka šis te Baltijas traktors tiešām rada iespēju apstāties Berlīnē un tikai vienkārši garām braucot, bet arī tikt uzņemts šāda pašā galvenajā Vācu. Mēs atrodamies pašā lielākajā Vācu lauksaimnieku organizācijas ēkā un mēs tikām uzņemti pašā augstākajā līmenī un arī sarunas bija tātad gan ar pašiem augstākajiem, teiksim, organizāciju vadītājiem. Tas tiešām liecina, ka mūsu šī te lobēšanas kampaņa ir ļoti mērķtiecīgi un veiksmīgi organizēta un varam teikt savu lauksaimniekiem, arī tiem kooperatīvu biedriem un citiem visiem, kas ir ziedojuši atbalstījuši šo kampaņu, kad šī nauda tiek tērēta liederīgi un šodien bija viena no veiksmīgākajām dienām. Šodien sarunās ar vācu kolēģiem piedalījās arī Igaunijas pārstāvis Romets Sormus, kurš atzina, ka pareizais kurs ir cīņa par spēcīgu budžetu. We both Baltic organizations as well the German organization was agreed that we need a strong budget for European agriculture for next 7 years. This is the only way to keep the possibility for European agriculture to survive on the market and to compete with the products from third countries. Sarunu noslēgumā Zonleitnera kungam vaicājām, vai Vācijā ir zemnieki, kuri brauc ar šādiem traktoriem. Maybe in some farms, in an old barn, we have such Belarus tractors, but not on the fields. 22. novembrī protesta traktors ieradīsies Briselē, kur norisināsies protesta akcija par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem Baltijas valstu zemniekiem.